Ir 17. marts un šodien ir īpaša diena, tava 25. dzimšanas diena. Es ceru, ka tu pamodies labā noskaņojumā, jo turpmākās 20 minūtes tevi sagaida patīkami pārsteigumi. Kādus īsti tu esi nodzīvojuši uz pirmos 25 gadus, pastāstīs sīkāk nākamajā video. Iekārtojies startā un izbrauc. Sākšu es ar to, ka Reivis piedzima pirms 25 gadiem, apmēram šāds te laiks bija. Un tad aizbraucām mājās. Visu nakti, protams, Reivis negulēja. Un tad Reivim tajā laikā bija balti moderni ratiņi. Nu kā jau nevarēja dabūt, bet mums pa blatam vācu balti ratiņi bija maniem lociņiem sāmās. Nu tas tur tā var būt. Nu un tad, kad Reivis gāja bērngārzā, tad audzinātājas Reivi, lai ieliktu rāmjos, lika parasti šūt viņam, un viņam tas ļoti patika. Bet tā bija Elīna. Nu, tad arī, ka beidza bērnu dārzu, par cik viņš bija tāds no bērnu dārzu grupiņas ašajiem puišiem, tad audzinātāja teica, ka Reivis ir kustīgs kā ūdens zāle. Nu, skolas laikā arī gāja visādi vecākajās klasēs. Var teikt, katru dienu bija piezīmes. Indra kā ar mani. Jā, Indra viņu ierobežoja, kontrolēja, vienmēr gāja prasīt, kas ir uzdots, jo viņam nekad nekas nebija. Bet Indra noskaidroja vienmēr caur klases biedriem vai skolotājām. Un attiecīgi, lai Reivis izmācītos, tad arī iekaustīja. Bija tā Indra, jo savādāk viņš mums neklausīja. Nu, tad tāds disciplinētāks bija, kad treniņi viņam bija vieglatlētikā. Tad arī tās vairākās sacensībās tika braucis rezultāti, bet par cik ceļgali abi bija traumēti, bija 3 operācijas un arī par to arī beidzās tā viņa trenēšanās un visi tie sporta pasākumi. Nu, tad jau paliekot vecākam, tad arī tur pirmās draudzenes un pirmā draudzene bija, kas smēķēja viņam, un Reivim tas ļoti nepatika. Pirmā valoda. Jā, un tad viņš gadu karoja, un beigās sāka pats smēķēt, bet tas jau bija kaut kāda 18 gadu vecumā, kad viņš sāka. Baigi vēlu. Čo tu tagad? Jā, un tad, kad maziņš bija, tad arī tēti ļoti gaidīja, tas viņu mānīja. Reivis pat bija uz lielo ceļu aizgājis, gaidīt autobusu. Bērnībā, ja bija kaut kādi darbi darāmi, tad es sadalīju tos pienākumus. Tik vagas Indrai jāizravē, tik vagas Reivim. Un Reivis bija vienmēr tas, kas norganizēja bērnus. Un viņš to darbu nedarīja viens, gan draugi palīdzēja to dārzu izravēt, gan malkas tauku bija norganizējis. Nu tāds organizators tajā laikā bija. Kur tad vēl tagad nesen Praulēnā vecmāmai malku skaldīja, ko tur ņēma līdzi? Jā, tagad tas pats. Jā, nekas jau nav mainījies. Jā, organizators, ka nepatīk vienatnē, bet vienā ziņā labi, ka prot norganizēt un atsaucīgi draugi. Elīna. Ui, ko es atceros? Es atceros, jā, ka viņš uz sacensībām braukāja. Nāca pie mums pa nakti palika. To es atceros. Nu jā, visādas blaiņas darīja. Tagad jau Barbadosā satiekaties, vai ne? Jā. Pie glāzītes. Par etapu. Novēlu, lai īsteno to, ko pats ir izdomājis. Vai vienreiz piezemējies. Traki mums ar tevi ir traki, bet jau esi laikam prātīgs palicis, vai tās meitenes tevi tur savalda? Pavisām, vai vienu es nezinu kā. Es tev novēlu, lai tev turpmākie dzīves gadi ir daudz labāki nekā līdz šim, jo,
visādi mums ir gājis, un tu pats, es domāju, daudz ko nožēlo no visa tā. Tā, nu, ko brāl? Esi ļoti prātīgs. Tev 25 gadi, man jau ir tajā vecumā jau bija, Emīlam jau 2 gadi. Tā kā domā, vēlāk pēc tam nāks izmošu. Es jau nesaku, ka tev bērni jātaisa, tas ir divs, bet tu tādas citas vietas, lai ir stabilitāte, lai nav tur tā kā vat ir tagad. Nu, ko lai saka, nekas diži nav mainījies, joprojām esi tāds pats aktīvs žiperis kā bērnībā. Tomēr, runājot par bērnību, nu, kā jau tu zini, tad mazi bērni nemelo. Vai nu viņi to, protams, samānīsies par visādām blēņām vai nedarbiem, kurus sastrādājuši, bet savas īstās domas un uzskatus, es domāju, viņi vienmēr saka, kādi tiešām tie ir. Tādēļ klausīsimies, ko par tevi saka paši mazākie. Emīlija. Stipris. O, maldas. Kāpēc viņš ir stipris? Nu, tāpēc viņš trenējas mākā. Emīl, zini, kāda ir sīkā blēņa? Jā. Nu, pastāsti mums arī. Kaušanā. Kā Kaušanā? Jā. Jā. Nav nekā kaušanā. Nu, kas tad? Ko? Baigi? Pastāsti, ko tu domā reiz par revju pīpēšanu, ko? Nē, tas nav pareizi. Nav pareizi, jā? Ir pareizi. Nav vajag saģērties krustam. Jā? Brālis dzer bieži? Nē. Un šeit Barbados? Iet klubiņos. Jā? Trenējas. Un Emīla, ko viņš klubos dara? Dejo. Arī dzer. Dejot, dejo? Jā. Ballēja. Kāda tava ballēja? Ar meiteni. Nu vispār mākās, ko runāt. Mani padījos mājās un izvest ar saviem čomiem ārā pasteidžosies. Jā? Vai tu viņš tev neved? Nē. Ja viņi nav mājās. Tie nesatīko. Ko tas tur teiks? Daudz. Cigāni, ko teiks? Daudz vajag. Klausa mammu un lai māsu klausa. Nu, Janti, ko tu novēlis brālim? Daudz laime dzimšanas dienā. Naudas un nāciem. Nē, tu viņi būs. Vai daudz naudas pelnam, vai nāka končā pie mums. Nāk biežāk pie mums, vairāk kontaktējies ar ģimeni, jo nu nekas nav svarīgāks kā ģimene, radinieki. Pats jau no Emīlas dzirdēja, kad Emīls gaida, kur ir brālis, kāpēc nenāk brālis pie mums, ar čomiem iet. Mēs tevi mīlam. Jā. Daudz laimes dzimšanas dienā! Nu, ko esi mazliet paslavēts, savāris, bet tomēr arī apsveikts no ģimenes puses. Tomēr ar to viss neveidās. Tālāk sako daudz citi apsveikumi no tev tuviem cilvēkiem un draugiem, kuri vēlas teikt mīļus vārdus. Čau! Sāksim ar pirmajām lietām. Apsveic dzimšanas dienā vecīt. 4. daļa gadsimta ir nodzīvota, tā nav joka lieta. Liekas neticami, liekas, ka... Jā, tā nevar būt, bet 25 ir tas cipars tev, jā. Jā, apsveic dzimšanas dienā priecīgi, lai izdodas ballīte un
novēlu to, lai dzīve būtu tikpat vienkārši kā bija bērnībā, kad galvenais bija uzlikt ritenim jaunas ručkas un izdzīt sīki citus pagalmu sīkos no mūsējā pagalma. Un tas bija arī viss. Un, lai tu tik viegli saprastu, kas ir tos pagalmus un kurš jādzen ārā. Un arī to, lai būtu duka pret kalniem mīt, tad, kad nāk kalni dzīvē, kad jā, lai būtu duka piecelties kājās un močīt uz priekšu un neapstāties. Un vat tā, vecīt, jā, priekā turies un, jā, nu, ko varētu pateikt grandiozam noslēgumam, ķipā, nu, tā ir problēma, vecīt, priekā. Kā lai tevi apsveicu, ko lai tevi novēlu? Dāvināšu rozienu, novēlēšu jauku dienu. Ja tev kādreiz klājās būs, tad tev vēl no bērna sūti un no draugiem iedzer šņabi, ka viņam atkal viss būs labi. Raivi, saprast, ka tu tevi iedzert nedaudz vairāk nekā citi, dziedāt skaļāk nekā citi, dejot nedaudz nerātnāk nekā pieklājs, un ja kļūst pārāk karsts, tad droši izdzērties vairāk nekā pieklājs. Pēc jau nebūs tā. Visi vēl to šovam to, es to pašu labāk. To tas, kas tā ievelties un nosirst tev piesti. Dēļšana zimenē vai citu. Čau, pulkainīt! Apsveicu tevi dzimšanas dienā. Turies un nekad nepadodies un izdosies vienmēr viss iecerētais. Apsveicu dzimšanas dienā un daudz būšot arī no šīs skaistās dāmas. Tāks, kurvais sveiciens dzimšanās dienā. Vēlam tev veiksmi, veselību, daudz naudas un klausī, vai tu, ja neklausīsi, ar šito kruķi pa galvu. Karoči, šodien pēc tata būs. Mans novēlējums tevi, lai tev dzīvē vienmēr iet un lai dzīvē vienmēr stāv. Karoči, viss to labāko. Nu, un tagad atpūri. Es ne. Neko apsist tevi dzimšanas dienā. Laimi, prieku, mīlestību. Veselību galvenais. Ko galvenais gribēju pateikt, nevis buņķā, tāpat viss būs kārtībā. Tur. Sveiciens 25 gadu jubilejā, Raivi! Čau, Raivi, sveicu tavi tavā ceturdaļas otakā. Novēlu izaugt lielam un resnam. Un veiksmīgi notusēt. Turās veicējs. Nu, sveiks, Raivi! Laiciņš ārā, forši visa figņa. Mēs ar Andreju tevi apsveicam dzimšanas dienā. Pavasarī. Pavasaris taisni visa figņa. Lai to makā vienmēr nauda un džipā dāmas priekā. Sveiciens, Raivi! Jubilejā no Jēkabpils. Pati zini no kurienes, daudz tu nav jāstāsta, jūtos kā mājās. Apkārtne man patīk, diezgan forša. Galvenais nosiri savus 25 kārtīgi, par mani arī. Jā, nu, labi, man savas pusdienās. Labi, davai, čau!
baltu dieniņu laimiņā dodi, diženi, raženi strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, diženi, raženi strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, diženi, raženi mīlēļoti. Adā! Yo, vecīs, keep calm, no stress. Suminās 25. Kuli vēl sakam, būšu Latvijā, te jau tiekamies. Čau. Te, короче, Raivēnam tas sveicins, tas ilgi, короче, mausīti. Nu, sanāca, kā sanāca. Nu, tā es Lubānā patīk, vismaz, sapants, viņu pateiksim, sapants Raivēnam. Viņš pateiksim, vot tā. Un, короче, Raivēnam, короче, zini, kāds sveicins viņam ir? Lai viņam, nu, tas ir pierasti, veselība. Visi puiņi. Vairāk neko citu nevar izdarīt. Es izdarīju visu maksimumu, ko es vēlēju. Es gribu uzsākt visu, bet nesanāk. Un tagad es sēžu Lubānā kaut kādiem. Mums nītīgā datā, jā, nu viss kārtībā, nu davai, Šiva un Raivim. 10 plaukšķi, tipo, visu žūkā, visu huļņu, zai, visu. Aizgāja, jā. Neko citu nevar. Raivi dzimšanas dienā. Kāds ir? Apsveic. Laicīgi apsveic. Tu apsveic viņa dzimšanas dienā? Raivi. Apsveic Raivi dzimšanas dienā. Bet tagad ir 30. marts. Apsveic. Saka daudz laimes jubilejā. Skaties kamerā. Kā mums kas zols? Смотри на камеру. Давай. Sandī, ko mums arī tevi darīt? Tu apsveiksi dzimšanai vai neapsveiksi? Понять, простите, ребят. Duki, čau, nu tad Raivi tev daudz laimes savā lielajā dienā. Visu to labāko. Gadiem ejot nemainies lūdzu, paliec tāds kāds esi. Nu tieši attiecībā pret mani un uz tiem visiem jokiem. Vairāks neko tev pateikt šobrīd nevar. Būsim rajonā, gan zem tiltu pasvinēsim. Tā kā tā. Jā, Raivi, apsveicam tevi dzimšanas dienā. Daudz laimes no rajona, no pārējiem arī, kas nepaspēja ierunāt. Jā, sveicam. Nu ko, sveicams arī no manis. Tas gan būs diezgan egoistisks laikam salīdzinājumā ar pārējiem, jo es to vēl spēc varētu ar mani sadzīvot. Bet, nu, ja nopietni, tad, protams, es gribu, lai piepildās visu tam mērķi, idejas un plāni, un lai tie piepildās vēl labāk nekā viņas vispār esi ieplānots. Un es gribu, lai šī diena, kad ir ne tikai iepazīsies, bet arī tu saproti, daudz nozīmē man, savai ģimenei un draugiem.
ceros, ka šis rīts ir patīkami iesācies un es izbaudīšu šos video apsveikumus. Domāju, ka tie nav vienīgie, kurus dienas laikās saņems tādēļ. Celies, priecājies un izbaudi šo dienu.